Nu, šodien mums dušas diena. Ne katru reizi izdodās palikt kempingos. Bieži vien mēs faktiski pārsvarā mēs guļam kaut kur atsevišķi, mežonīgās vietās saucamās. Bet mums ir savu duša. Viņa gan prasa nedaudz piepūli, bet es gribu parādīt, kā viņi strādās. Tātad mums ir tāds, iegādājāmies no Ķīnas, protams, uz 12 voltiem pie piepīpētāja pieliekam tādu dušas suknīti. To mēs arī izmantosim, lai uzsildītu ūdeni. Mēs saliesim gan katliņā, gan teikanā ieliesim ūdeni. Uz gāzes uzsildīsim un faktiski tas ūdens mums ir istabas temperatūrā kannā. Vajadzētu būt tā, ka mēs šīs divas tilpnes, kas mums kopā varētu sastādīt kaut kādi 6 litri, kas tad ir apmēram 20% no tās kannas kopējā tilpuma, mēs uzvārīsim. Un kopā vajadzētu būt kādiem 33–35 grādu temperatūrai ūdenim, ar ko dušoties. Nu, tā tad 4 litrīgās katliņš drīz būs pilns. Droši vien lejot no kannas būtu ātrāk, bet 25 litru kannas cilāt arī nav nekāds prieka. Tā, viens tilpums mums ir pilns, to pieliesim otru. Nu, lūk, tā kā mēs esam tagad ielējuši ūdeni. Iededzināsim gāzi. Un pa to laiku varēsim uzstādīt pašu dušas iekārtu. Nu, lūk tā. Tātad paša dušas iekārta ir arī ar Ķīnas palīdzību veidota. Kā jūs zināt, daudzas mums mantas nāk no Ķīnas. Tā, nu, lūk, viņi tik kompakti iznāk mums visa tā dušas kabīne. Parastā saimniecības maisā, atkrituma maisā. Izrādījās ideāls pēc lieluma, lai mēs viņu varētu smuki iepakot. Mēs viņu tagad... Nu, lūk, un šeit ir divas daļas. Tātad viena daļa ir dušas aizkars. Lūk, šis te. Un mēs noliksim pagaidām nost. Un otra daļa ir vanna. Tātad šī ir tā, kas no Ķīnas tika pasūtīta. Viņa salocītā veidā ir plāna. Mēs viņu atlocam. Viņai ir arī klāt tāds izvads no apakšas, ko mēs varam tātad vai nu pēc tam, vai tagad pa kemperu durvīm izvadīt ārā. Jā, vai nu mums viņi tek, ja mēs atrodamies vietā, kur drīkst liet zemē, tad viņi mums tek tā kā tulīt, vai mēs varam viņu izliet ārā pēc tam, kad mēs esam tai vietā, kur no kemperiem drīkst liet ārā pelēko ūdeni. Nu tā. Tas sastelējam apakaļ tās kājas. Nu, mēs dabūnam vannu īstenībā. Šādā vannā var arī iet kā vannā. Ja var siltu ūdeni te saliet iekšā, var iet vannoties. Nu, lūk. Tā, vanna mums ir izplāta te, viņai redz, pietiekoši laba vieta ir. Nu, viņa ir paliela, ja? Jūs redzat, paliela vanna šitā. Nu, tur mēs pēc tam to izvadu izstumsim ārā. Arī. Nu tā, ja. Ja pa daudz tas ūdens te būs. Tādā veidā viņš ir ārā. Nu, lūk. Tad mēs liekam iekšā atpakaļ pašu kannu. Kannu ar to sūknīti. Tātad viņš mums šeit arī sūknēsies. Un te mums ir griestos iestiprināts, kur dušu var ielikt. Bet to mēs pēc tam. Tagad mums ir uzdevums ielikt iekšā dušas aizkaru.
dušas aizkars mums stiprināsies pie griestiem. Griestos ir iestrādāti speciāli āķīši mums te 4, pie kuriem tad mēs stiprināsim šo te dušas aizkaru. Tā. Un tas notiek šādā veidā. Tā. 1, 2, 3 un 3 un 4. Tā. Un dušas kabīne ir gatava. Tad, kad sasils ūdens, pieliesim klāt lielajai kannai un varēsim dušoties. Pagaidām tā.